pastāstīšu par attiecību mindsetu, vienu no 3. Ja tu gribi uzzināt, vai tu neesi soulmate vai maksimālista mindsetā, skaties iepriekšējos video manā kanālā, bet iespējams tu esi vilcināšanās mindsetā. Kas ir šis cilvēks, kas vilcinās? Viņš patiesībā ļoti grib attiecības, bet tāds cilvēks vienmēr jutīsies, ka vēl es neesmu gatava attiecībām. Man šķiet, ka vispirms ir jāsakārto dzīve, jāuzlabo sevi, laba figūra, jākļūst pārliecinātākai, jāizārstē savas traumas, un tikai tad es būšu piemērota partneru attiecībām. Tu nezini, cik daudz laika tas prasīs, un iespējams, ka tu vari atrast atbalstu jau šodien. Un ārēji tas izskatās kā ļoti tāds apzināts darbs ar sevi, bet dziļāk bieži tās tādas bailes tikt ieraudzītai un ka tu esi tiešām nepilnīga. Jo attiecības nozīmē, ka kāds redzēs tevi tādu, kāda tu esi, nevis to tavu gatavo versiju, un ar to ir ļoti grūti tādiem cilvēkiem sadzīvot. Ko šādā situācijā var darīt? Tas ir vienkārši atkal jāpamana, jāsaprot, ka tu nekad nebūsi, gatava, pilnīga tādam ideālam brīdim. Attiecības nav balva pēc izaugsmes. Tā vienkārši ir daļa no dzīves, no izaugsmes. Un tā ir tāda kopā veidots darbs bieži vien, jo tuvība jau nenotiek tad, kad tu esi perfekta, bet tad, kad tu esi patiesa. Un ja tu vari parādīt, kāda tu esi, tas jau ir par to, ka cilvēki satiekās un vienmēr visi grib pieņemt mani tādu, kāda es esmu. Bet bieži to cilvēki ietver, kad man nebūs jāmainās, es negribu mainīties, es gribu, lai tu mani pieņem tādu, kāds es esmu vai kāda es esmu. Un tas ir īstenībā ļoti grūti un tāds stagnējošs mindsets. Ja tu saproti, ka tu gribi mainīties, satiec tādu pašu cilvēku, kurš saprot, ka man arī ir visādas problēmas, bet vai satiekamies, man gribās tiešām kādu par to parunāt, cik grūts man ir tas ceļš, un ar kādu, kurš man patīk, ar kuru kopā mēs varam varbūt iet šajā izaugsmes ceļā, cik interesanti ir tie savi iekšējie piedzīvojumi, kad nevis tā kā ārpēc šausmas kādas briesmas, cik dziļi tur vēl jārok un tas tāds mūžīgs rakāšanās darbs. Nē, tā ir tāda tiešām dziļa iepazīšana, kad nebaidies par to, ka tu tiec nepieņemts, jo tavs darbs nav padarīts. Šis iekšējais darbs, viņš nekad nebūs padarīts līdz galam, tāpēc, ka tu vienmēr attīsties. Bet, ja tu sevi pati noliksi uz pauzes un teiksi, es vēl neesmu gatava, cik daudz ir cilvēki, kuri uz sporta zāli neiet tāpēc, kad viņiem ir liekais svars. Viņi domā, ka uz sporta zāli iet visi tie cilvēki, kuri jau ir ideālā formā, un tad viņi tur uztur šo fantastisko formu. Un tas ir tik forši, ka tu redzi, ka zāle taču domāta tam, ka pirmkārt, tu vari iet un uzturēt vai tikt galā kaut kādām problēmām, bet kad tu tur vari iet jau tad, kad tu neesi ideāls. Un tāpēc tur ir cilvēki, kuri ir mācījušies, kā tev palīdzēt, lai tu vari tikt ar šīm problēmām galā. Un tāpat arī es esmu speciāli apgūsi veidu, šo hipnotransformācijas metodi, kā tev palīdzēt tikt galā ar to, lai tu nesēdētu kaut kādā savā iekšējā paternā un nepiedzīvotu dzīvi. Tādēļ, ja tev interesē tikt galā ar savām iekšējām šaubām, ar kaut kādām lietām, kas kavē tevi veidot attiecības vai liek tev viņās palikt, un tu skaidri zini, ka tu to nevēlies, tad pirmām kārtām tev būs jāparūpējās pašai par sevi, tev būs jāieguldās pašai sevi un jāsaprot, vai tev joprojām patīk tas, kas tev ir apkārt, tad, kad tu sevi ieraugi caur šo jau cik netik izdziedināto prizmu un turpini viņu tā kā spodrināt, lai tu turpinātu redzēt tieši tā, kā tas ir, neizskaistinot, neromantizējot vai atkal ļoti neskatoties uz to pesimistiski. Tā kā tiekamies bezmaksas konsultācijās.